Ceturdaļfināli aizvadīti. Emocijas, pārsteigumi un dominējošas spēles, tas viss jau aiz muguras. Nevar nepieminēt turnīra lielāko pārsteigumu Dānijas uzvaru pār Kanādu, neskatoties uz to, ka saskaņā ar prognozi Dānijas uzvara pamatlaikā bija 10%. Šoreiz ChatGPT palīdz prognozēt divas izšķirošās pusfināla spēles. Zviedrija līdz šim demonstrējusi vienu no stabilākajām aizsardzībām turnīrā, savukārt ASV komanda pārsteigusi ar agresīvu, radošu uzbrukumu. Šveice turnīrā demonstrē lielisku disciplīnu un efektivitāti gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Dānija ar komandas garu un pārsteidzošu cīņas sparu iekļuvusi pusfinālā. Mūsu čatā rakstām uzvedni, izanalizē un prognozē nākamās pusfināla spēles starp Zviedriju un ASV, kā arī starp Šveici un Dāniju. ChatGPT analizēja komandu līdzinējo sniegumu turnīrā un prognozēja šādu pusfināla spēļu iznākumu. Pirmajā spēlē uzvarēs Zviedrija ar iespējamo rezultātu 4-3. Uzvaras varbūtība pamatlaikā Zviedrijai 60%. ASV 30%. Otrajā spēlē ChatGPT prognozē uzvaru Šveices izlasē ar iespējamo rezultātu 4-2. Uzvaras varbūtība pamatlaikā Šveicei 65%. Kā vienmēr atceries, ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.